Dotajā brīdī visefektīvākā terapija vairākiem asinsvēžiem ir tā saucamā CAR-T terapija. CAR-T terapija strādā tādā veidā, ka no pacienta paņem T limfocītus, tad pārprogrammē ar vīrusa palīdzību un ievada atpakaļ pacientu. Un šie limfocīti pārprogrammētie ir spējīgi ļoti efektīvi tikt galā ar asinsvēžiem. CAR-T terapija pašlaik izmaksā ļoti dārgi. Vienam pacientam tas izmaksas vairāk kā 100 000 eiro. Un papildus cenai ir vēl cita problēma, kas ir tehnoloģiska problēma. Mēs mēģinām aizvietot vīrusus ar mākslīgām nanodaļiņām, kuras būtu spējīgas ienest ģenētisku materiālu T limfocītos tikpat efektīvi, cik vīrusi, bet neizmantojot tik sarežģītu infrastruktūru. Var rasties jautājums, kāpēc līdz šim neizmanto nanodaļiņas vīrusu vietā. Tas ir tāpēc, ka T limfocīti nepārāk grib uzņemt nanodaļiņas caur procesu, ko parasti sauc endocitoze. Mūsu gadījumā mēs nemēģinām atrisināt šo endocitozes problēmu, mēs mēģinām iet citu ceļu, respektīvi mūsu nanodaļiņas pieskarsies pie šūnas un saplūdīs ar šūnu membrānu, tāda veida piegādājot mRNS pa taisnu šūnu bez endocitozes.